kā jau solīts, tad šodien Gruzijas apceļošanas patīkamākā un, es pat teiktu, garšīgākā daļa. Jo šodienas raidījumā mēs runāsim par vienu no galvenajām Gruzijas kultūras, es nebaidos šī vārda, kultūras sastāvdaļām, proti par vīna darīšanu. Te mēs esam tajā saucamajā Alazānas ielā, un blakus mums ir slavenā pilsētiņa Tel Aviv. Es patreiz atrodos tādā nelielā vīnogu lauciņā, kas ir domāts pārsvarā vairāk gan tādiem īpašiem speciālistiem un turistiem, kas atbrauc uz šejien. Te ir apmēram kaut kādi 2 hektāri, kur gan, teiksim, pārsvarā visas odziņas ir novāktas, bet šeit viņi ved visus tos cilvēkus apskatīties, kādu te vīnodziņas viņi ražo, audzē, un ko no tā pēc tam taisa. Un man jāatzīstas, ka tagad nogaršojot šo mazo vīnodziņu, ko es tagad norāvu, kaut kas tai garšā man pēkšņi atgādināja šampaņas ieliņu. Te Kahitīs reģionā audzēja, kā jau teicu, 2/3 no visām Gruzijas vīnogām. Un vīnogu audzēšana un vīnu darīšanas vēsture Gruzijā ir tik ļoti sena. Un iespējams tieši Gruzija ir tā vieta, kur vīnu kultūra principā ir dzimusi. Jo to jau mēs atceramies no seniem grieķu nostāstiem un leģendām. Par senajām tradīcijām Gruzijā liecina arheoloģiski izrakumi. Ir liecības par vīnogu audzēšanu Gruzijā pat no 7. gadu tūkstoša pirms mūsu ēras. Un tiešām, to mēs pārliecinājāmies arī šeit uz vietas, ka vīns Gruzijā un tā ražošana, tas nav tikai dzēriens, ko mēs it kā visi zinām, tā tiešām ir kultūras sastāvdaļa. Par šo trauku, par šo krūku, ko gruziniski sauc par kvevri, tas, kā viņš tiek taisīts. Agrāk faktiski viss vīns Gruzijā tika raudzēts tikai tādos te foršos podos. Viņi bija no šāda lieluma līdz, es nezinu, 2,5 līdz 3 tonu tilpuma. Un interesanti, ka Gruzija ir vienīgā valsts pasaulē, kur šo metodi vīna raudzēšanā izmanto. Un, paldies Dievam, šī metode ir iegūsi pilnīgi jaunu elpu arī šodien. Это квеври, это глиняной кувшин, который традиционно, в которых делается вино в Грузии. Он сделан из глины, и он имеет такую яйцевидную форму. Это для хранения и производства вина. Так что производство квеври и производство вина в квеври имеют очень древнюю историю. Квеври, это глиняной кувшин. Это около 6000 лет в Грузии. Квеври закопано в землю, там только одна дырочка сверху. И ни крана, ни люка, ничего. Черпать все это надо делать, да? Так что это очень сложная работа, но это традиционный метод производства. И что самое интересное, Грузия – это единственная страна, где эта система производства, этот метод производства еще сохранился и живет, потому что в каждой крестьянской семье вы увидите погреб и вы увидите квеври. Cilvēkiem, kas ir kādreiz sekojuši līdzi, teiksim, kaut kādai Gruzijai, viņas vēsturē vai kaut kādām, teiksim, nozīmīgām vietām, tad šī ir viena no tām. Tas ir sens, ne tikai tas ir bijis klosters, bet arī tāds nopietnas cietoksnis. Un pats interesantākais ir tas, ka viņš ir uzbūvēts Alazānas ielā līdzenā vietā. Un speciāli ir taisīti nocietinājumi riņķī, lai viņš būtu nepieejams, kaut gan blakus tepat. Pāris kilometrus tālāk ir Kaukāza kalnu grēda, kurā, protams, būtu iespējams uztaisīt šādu nepieejamu cietoksni daudz vienkāršāk. Bet katrā ziņā mēs uz šeit esam atbraukuši viena būtiska arī iemesla dēļ, lai apskatītu ļoti vecus vīna pagrabus, kuri ir apmēram tikpat sen kā pati šī vieta. Tā kā Alaverdī klosteris ir darbojošamies, tad pēc vietējās, ne tikai paražām, bet pēc viņas stingras ticības, sieviete biksēs
iekšā svētnīcā nemaz nedrīkst iet, un tāpēc šeit ir speciāli tādi, svārciņi, tādi apliekamie, kas, teiksim, visām tām turistēm, kas ierodas to nezinot šeit, teiksim, viņas ir jāieģērb šādi. Un tad jau šādā izskatā mēs varēsim ieiet arī svētnīcā un paskatīties, kā tur izskatās iekšpusē. Apšaubāmi Alaverdi klosteris un katedrāle ir viens no slavenākajiem Gruzijas dievnamiem. Alaverdi klosteris radās jau 6. gadsimtā, bet tagadējā katedrāle ir daļa no 11. gadsimta pārbūves. Bija laiks, kad šajā klosterī dzīvoja arī karaliskās ģimenes locekļi. Un te ir arī daži no viņiem apbedīti, kā piemēram pēdējā Gruzīnu cara Iraklija II sieva. Alaverdi klosteris un katedrāle bija viens no spēcīgākajiem kultūras un izglītības centriem, jo klosterī bija sava laika slavena un viena no slavenākajām, es pat teiktu, bibliotēkām. Tur notiek arheoloģiski izrakumi un atjaunošanas, un tur jūs redzat, gar sieni nolikt šie trauki, kurus mēs filmējām vīna darītavas pagalmā, un tie tā saucamie kfevri. Un tie, kas šeit ir stāvējuši jau cik gadus simtiem, un tie tagad atrasti, šeit izrakumos atrast zemē, un tie tagad ir salikti tur vispār apskatē, un jūs ievērojat, cik viņi ir dažādi, ir tādi maziņāki, un ir tādi pāris pilnīgi milzīgi, kurā var salīst iekšā, es domāju, tie cilvēki. Viņš ir pilnīgi iemūrēts tādos akmeņos, lai viņš nekas ar viņu nenotiktu. Un no vienas puses mēs atklājam arī, teiksim, noslēpumu, kāpēc klosteris ir celts šeit līdzinā vietā, nevis augšā kalnos. Jo šeit izrādās, viņš ir daudz pasargātāks no zemestrīcēm, kas mēdz šajā vietā gadīties. Un, lai nekas te jau tiktu ar cīm celtnēm, tad viņi ir izvēlējušies nevis kalnu kaut kādu, kur tepat ir ar roku aizsniedzam, bet tiešām ieleju, kurā zeme ir mierīgāka un var iestādīt arī attiecīgos vīnogulājiņus. Jo kā jau visās kultūrās, kā mēs to esam tagad jau noskaidrojuši, galvenie vīna un citu atspirdzinošo dzērienu darītāji, vairāk vai mazāk, teiksim, pirmsācēji ir bijuši mūki. Un mēs esam vienā no slavenākajiem vēlā feodālisma laika arhitektūras pieminekļiem. Tas ir cietoksnis un pie viena arī svētvieta un baznīca Gremī. Tad 16. gadsimts. Šis nocietinājums nebija domāts kā pastāvīga careviča uzturēšanās vieta, bet tā bija domāta gadījumos, kad sākās kaut kāda karadarbība, un tad viņš šeit paslēpās, jo šis bija ļoti labi nocietināta vieta, un te bija ļoti grūti piekļūt. Tas apmēram kā, teiksim, karam sākoties, teiksim, Amerikas prezidentam ir savs Boeings, kurā ir viņa štābs personīgais, un kurš paceļās gaisā, un tad Dievs viņa zina, kur lido, un tad viņš jūtās vairāk vai mazāk drošībā. Tāds, tā teikt, stāvošais Boeings ir bijis šī nocietinājuma vieta, kas saucās Gremī. Protams, mēs atradām slavenās krūzes, ko es saucu par krūzēm, kas ir ieraktas zemē, kā jau tas pienākās šeit. Tur stūrīti viņas stāv, un tās noteikti ir ļoti vecas. Mēs uzmetīsim aci arī tām. Katrā cietoksnī, katrā, teiksim, klosterī vai baznīcā, ir atsevišķi bijis stūris, kā tas te redzams, tas ir tiešām no tiem laikiem tā arī tur saglabāts. Un tur tās krūzes ir iemūrētas, iedzēt gali ārā. Nelielajā Cinandālī pilsētiņā Kņaza Čapčavadzes īpašumā atrodas viņa izveidots vīna pagrabs un, arī muzejs. Pēc tam vēl bez visiem labajiem darbiem viņš Gruzijas vēsturē iegājis arī ar to, ka pirmais tradicionālo vīna ražošanu pārvērta tādā izteikti rūpnieciskā. Te praktiski tika dibināta pirmā vīna darītava Gruzijā.
Nu, lūk, un šī arī ir tā galvenā upe, kuras vārdu nes arī visa lielā ieleja. Var sakot, Gruzijas lielais vīna pagrabs. Alazāņā. Un tepat ir dibenā, apsties, tepat ir dibenā redzami smilšu maisi. Tas nozīmē, ka tad, kad viņi pārplūst, un te redzam, ka tā upe ir milzīga, tad, kad sākās lielie ūdeņi, tad viņi izplešās uz visām pusēm, pat no dažiem desmitiem līdz dažiem simtiem metru, pat līdz kilometriem. Jo līdzenums ir tāds, kas to upi nevar apturēt. Pabasam garām jau brīnišķīgiem nosaukumiem, tāpēc, ka izrādās, faktiski ir tā, ka 2/3 visas vīna rūpniecības ir koncentrētas šeit, Alazānas ielejā. Tas nozīmē, izrādās to, ka šī ir diezgan zema vieta, un te netālu tek Alazānas upe. Un tad, kad uznāk lielie plūdi, upe, protams, pārplūst, un līdzi nesot sev ļoti daudz, teiksim, šādas, vieglas zemes, smiltis, teiksim, ja, viņu tā kā drusciņi samiksē, un šī augsne ir tāda kā vieglāka. Un šī ir vieta, ko, teiksim, daudzi latvieši vīnu cienītāji, protams, arī zina pēc nosaukuma. Šī vieta saucas Kindzmaraulī. Kādreiz pirms tam, kad šeit ir stādīti vīnogulāji, te ir auguši savvaļas, koriandrs, kinza. Citiem vārdiem, savvaļas koriandrs. Un tie ir milzīgi lauki, un Kindzmaraulī, lai cik tas dīvaini nebūtu, arī to nozīmē. Tam īpaši nav bijis pirms tam nekāda sakara ar vīnogām. Tas ir saucies milzīgais savvaļas koriandru lauks. Izrādās, ka šis lauks ir unikāls arī ar to, ka šeit ir tāda zaļā un ekoloģiskā gan lauksaimniecības, gan lopkopības tāda simbioze. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš šeit tur govis, kuras ne tikai staigājot starp vīnogulājiem, teiksim, apēd lieko zālī, tā kā nav cilvēkiem jānodarbojas ar šausmīgu pļaušanu, un, protams, aiz sevis pēc tam atstāja smukas čupiņas, kas arī vienlaicīgi šo lauku mēslo. Когда ты началось такое хозяйствование 3 года тому назад, скорее всего, 4 года тому назад, когда мы решили заняться экологическим виноделием, так называемым, для производства органических вин. И в связи с этим мы начали управлять виноградники уже по другому способу, не используя синтетические химикаты. И старались как-то быть максимально ближе к природе. Pēc reklāmas pauzītes mēs sāksim inspicēt Gruzijas vīnu darītavu pagrabus. Bet tagad mēs apciemosim Tel Aviv vīna rūpnīcu. Mēs sāksim no vīna pildīšanas, lai mēs redzētu, kā tad tas viss izskatās. Un pēc tam mēs sekosim šim procesam atpakaļ līdz pašiem pirmsākumiem, līdz tai odziņai, kas aug ārā pie vīnogulā. Izrādās, ka viņiem arī tagad tādas vīnogas, kuras gaida, lai sals uz viņām iedarbojas, un tad viņas taisa tā saucamo ice wine, ledus vīnu. Bet tur ir jāpaiet zināmam laikam, lai sals atnāktu, bišķiņ odziņas sasaltu, un tad viss pārējais notiek. Idem. Не, вы первый, а то испугаете нас. Tiem, kas nav ikdienā saistīti ar vīna ražošanu, teiksim, šāds skats liekas pats par sevi saprotams, ka normāls vīns vienu brīdi tiek uzglabāts normālās ozolu koka mucās, bet izrādās, ko mums tagad saka mūsu ceļvedis, kad ir kaut kādas jaunas vēsmas vīna fenšmekeru vidū, ka viņiem vairs īpaši nepatīk vīns, kuram ir klāt šī ozola mucas, piegarša. Ka viņi vairāk pasūta tos vīnus, kas ir audzēti tā, pa taisno pudelēs, un kuram ir tieši tāds un vienkārši tīrs vīnogu aromāts. Jo muca vīnam piedod savu zināmu, teiksim,
Nu, tur ir arī daudz miecvielas, protams, klāt, ja, bet viņi piedod zināmu garšu. Un izrādās, ka tas vairs nesot īpaši modē. Izrādās, katram vīnam ir paredzēta sava tā saucamā uzturēšanās temperatūra. Samaņa izskaita -4. -4, -5. Tātad, ir tie, kuriem ir vajadzīga tā saucamā stabilizācija, lai izskritu, teiksim, ārā tā saucamās nogulsnes, ir vajadzīga no -4 līdz -5. Pārējie, atkarībā no vīnoga, teiksim, un vīna šķirnes, glabājas, īpašā režīmā. Tāpēc, ka katrai cisternai ir dubulta siena un, teiksim, viņi nodrošina ļoti stabilu, vienmērīgu temperatūru. Izrādās, ka katram vīnam, vai tas ir sausais, pussaldais vai saldais, ir nepieciešama ļoti precīza, katram savu temperatūru. Mēs uz visu šito ierindu no skaistajām, pilnīgi svaigajām ozolkoku mucām izrādās. Tās priekš brālīšiem gruziņiem taisa speciāli francūži. Un katras muciņas cena ir aptuveni 500–600 eiro. Tad tā mēs varam piesviest apmēram, cik šīs muciņas vien šeit maksā. Un lai būtu pa skaisto, tagad notiek šis jaukais процесс. Периодически, естественно, наши виноделы проверяют. Я тоже прихожу проверить, как вино пахнет. И я тоже стараюсь высказать свое мнение обычно. Но у нас реально есть профессиональные дегустаторы. Двое из них являются членами национальной комиссии дегустаторов Грузии. Это биологическая саперавь, саперавь био. Да, биологический винс. Ну, идут посмотреть. Да. Очень насыщенный аромат. Un tad, kad odziņas nogrims dibenā, tad pirmais fermentācijas process būs galā. Un tad varēs viņu pārsūknēt, отtīrīt, изфильтрēt un taisīt otro piegājienu. Это нетрадиционное для белого винограда вино, потому что оно делалось на мезге. Обычно белое вино делается не на мезге, а отдельно выжимается. Да. Выжимается из мезги, только один сок ферментирует. А вот кахетинский метод, который он подразумевает, все это по типу красного винограда идет брожение белого винограда. Оно идет на мезге. И вкус тут гораздо богаче, своеобразно. Это вино называют по-другому. Это не называют белое, это называют или золотым вином, или amber wine. Ну, янтарное вино или желтое вино. Nu, tas ir faktiski tāds kaut kas tautisks. Dzintara vīns, taču dzintara vīna. Amber wine. Mēs ejam it kā pa tādiem maziem, tādu mazu džunglīšu un lapus jau lēnām virst nost. Un pēkšņi te tādos krūmņos, kuriem jau tikpat kā nav lapu, tādas mazas zilas odziņas, un tās ir savvaļas plumītes. Un kad mēs jautājam, priekš kam viņas īsti ir domātas, esot ļoti veselīgas vēderam, kuņģim, un katrā ziņā vīriešu sevišķi ilg dzīvotībai un ilgas spējai. Šī granāta kucīši. Это мелкий, наверное, крупный уже собрали, но он должен быть вкусный. Попробуйте. Ну, это тоже, практически тут все полезно, да? Абсолютно все, да. Все Бери, полезно. что хочешь. Бери, что хочешь, да. Вот по этим уличкам походишь, можно накормиться. Да! Faktiski mēs kādu stundu, pusotru esam te laukos un praktiski pat būsim pēdus pusdienas. Tāpēc, ka mums aiz muguras šis ir valriekstu koks, ko mums laipni vietējie. Viņi gan ir tādi stingri, tur ir kārtīgi jāsaspiež, lai tiktu pie tā garšīguma iekšā, bet viņi kādā ziņā ir pilnīgi svaigi un viņam ir cita garša. Valrieksti. Viss no koka.
Nu jā, šis tas saucamies karaļoks, jā. Ēdams tāpat kā ābols. Pilnīgi kārtībā. Un tad, kad viņš dabū mazliet, viņš arī vēl tagad kokos stāv, tepat dārzā. Un tad, kad viņš dabū mazliet salnu un augstumu, tad viņš kļūst pavisam mīksts un vēl saldāks nekā viņš ir šobrīd. Un tagad mēs esam ļoti īpašā dārziņā. Jūs redzat, viss vīnogs praktiski jau sen ir novākts, bet šeit ir speciāls lauks, diezgan liels, cik var redzēt, ar kacitelī vīnogām. Viņas gaida salu. Salam jāsasniedz ir apmēram -5 grādi. Un tad, kad sasniegs temperatūru -5 grādus un odziņa pārvērtīsies tādā, ledenītē, ja? Ledenītē, tad tikai viņas tiks novāktas. Un tad viņi no tām ledenītēm taisīs tā saucamo ledus vīnu. Un pēc tam, tad, kad viņi jau neatlaidinās pēc tam tās vīnogas, kad viņas būs sasalušas. Viņas ar tāda speciālā aparātā zem liela spiediena izspiedīs sulu, un viņai izrādās būs ļoti augsts salduma cukuru procents. Un tad tur iznāks tas speciālais ledus vīns. Оно получается очень концентрированным, очень ароматным. Айсвайн? Да, айсвайн. А как он светлый, да? Светлое вино, но он желтоватым оттенком, потому что сок очень желтый, очень густой получается, и, соответственно, он не такой легкий и прозрачный, естественно, он прозрачный, но он не такой легкий и светлый, как обычно белое вино бывает. Да, он желтоватого, да. Желтоватого оттенка, да. Šīs te ar kacitelī šķirnes vīnogas, atsakot, speciālos laukos tiek izdarīts tā, lai viņas neaug ļoti bieži. Ķekari, jūs redzat, ir diezgan tā reti, jo tad, kad vīnogas aug ļoti bieži un tik ilgi, teiksim, viņas tiek atstātas tā kā tagad līdz tām salnām, kas viņām ir nepieciešams, tad viņas varētu sākt arī bojāties, teiksim, pelēt un kaut kā citādi, bet tāpēc speciāli viņas ir tā sastādīts un arī apstrādāts, jā, zinām, izgriešanas metodi, lai viņas smuki izvējojas, un tad, kad uznāks tas 5, apmēram 6 grādu sals, tad viņas smuki sasals. Kad mēs jautājam, vai tas ir kaut kas tāds no senču tādas izrīcības nācis līdz mūsdienām. Viņi teica, ne, tas ir diezgan jauns izgudrojums, tāpēc, ka tas ir kaut kas tāds, iespējams tagad ar tādām modernākām, teiksim, metodēm to visu izdarīt. Jo, ja tas būtu viss jādara kādreiz ar rokām bijis, to praktiski ir gandrīz neiespējami, tāpēc, ka no sasalušām vīnogām izspiest ar rokām suli būtu ļoti droši vien sarežģīti. Pēc garās, nogurdinošās, bet tomēr tik jaukās dienas mūsu fantastiskais namatēvs un filmēšanas grupa uzaicina vakariņās. Protams, ar īstam grūzīnam piemītošu vērienu. The first toast around the Georgian table is to our guests. Thanks. To our guests from Latvia. Blēdis. Ok, par viesiem viņš dzer. Gonna choose me and Rafael, protams, ourselves as Georgians. Ok, may I translate? Protams, ka tagad sāksies slavenie grūzīnu tosti. Viņi būs ļoti gari un daudz. Protams, pirmais tosts bija par viesiem. Šeit sēž ļoti jauks cilvēks no Francijas, tas ir Rafaels, kurš ir faktiski tāds kā ne tikai eksperts un padomdevējs, bet arī, teiksim, es domāju, ļoti labs kolēģis un draugs mūsu šī vakara namtēvam, kurš arī, protams, ir vīna speciālists, jo mēs palūksim viņiem nodemonstrēt, jo viņi pat pie galda sēžot nevar normāli, tā kā mēs dzeram vīnu, pirmkārt, smaržos tiek divreiz. Vispirms bez skalošanas. Tāpat viņš tiek pasmaržots, tad viņš tiek aplaists šitā te uz riņķi, lai viņš bišķiņ samiksējās un izplūst gar glāzes malām, un tad viņš pasmaržot cik vēlreiz. Un tad skatīties, viņi tur skatās visādus savus brīnumus, ko es īsti nesaprotu, un tad viņi iedzer. Bet tā, lai tā buķeta tiktu iekšpusē,
viņi atstāja to vīnu uz mēles, viņi sataisa mototurbiņā un ievelk pāri tam vīnam gaisu, tā lai tas gaiss sajaucās ar to aromu un tad izlīst pa visiem receptoriem mutē. Un tā viņi iegūst to pilno ainu visam, teiksim, šim produktam, ko sauc par vīnu. Bet tā kā mēs esam spēcinājušies ar brīnišķīgo Gruzijas virtuvi un tās vīniem, mums vēl pietiekami daudz pulvera ir iekšā, lai turpinātu mūsu Gruzijas ceļojumu un piedzīvojumu sēriju. Bet to jau nākamajā reizē. Ze bitrom svačevo